savus uzdevumus es redzu kalendārā tā, kā man pašai ir ērtāk. Es varu skatīties, piemēram, pa stundām, vai arī nedēļas griezumā. Tas var būt grafiskā veidā, vai tas var būt vienkārši saraksta veidā. Es kā vadītājs redzu gan savus, gan savu darbinieku uzdevumus. Bet darbinieki gan katrs redz tikai savējos. Es varu skatīt arī mēneša un gada griezumā, kā arī es varu redzēt visus uzdevumus kopā. Šajā sarakstā es varu atrast arī visus aizvērtos un izpildītos uzdevumus, kamēr kalendārā es redzu tikai tos, kas man bija jāpilda. Es varu norādīt gan konkrētu periodu un šķirot šeit, gan arī es varu atvērt no kalendāra. Sarkani nozīmē tie, kad man tur ir kaut kas ieplānots, kāda konkrēta uzdevuma. Šis ir veids, kā es redzu visus uzdevumus kopā vienā vietiņā. Bet es varu arī pie katra konkrētā klienta vai projekta redzēt uzdevumus, kas tieši ar viņu ir. Piemēram, es atveru IT Sapiens, un apakšā es redzu, te man ir kādi uzdevumi ir plānoti vai jau ir notikuši. Pie aktivitāšu vēstures es redzētu tos, kas jau ir izpildīti, kas nav tā kā procesā. Šeit es varu ļoti ātri aizvērt uzdevumu, vienkārši uzklikšķinu uz krustiņu, un viņš būs ciet. Šajā brīdī viņš pārvietojas pie aktivitāšu vēstures un kā izpildītais, un šie savukārt ir tie jaunie. Tieši tāpat kā skatīt uzdevumu, es varu gan no klienta, gan no kalendāra. Tāpat es viņu varu pievienot gan pie konkrētā klienta. Patiesībā es uzdevumus varu pievienot arī, piemēram, pie projektiem. Šobrīd, piemēram, vaļā projekti, arī pie pasūtījumiem rēķiniem. Es kā kuram ir ērtāk un nepieciešams. Tātad es atveru projektu un es pievienoju uzdevumu ar šo te klikšķi. Man jau uzreiz pasaka, pie kāda projekta tas būs. Pasaka, ka tā būs tikšanās. Es norādu datumu. Es varu pateikt, ar ko vēl kopā no mūsu uzņēmuma darbiniekiem tas būs. Varu uzlikt atgādinātāju, lai neaizmirstās. Un varu atkārtot, piemēram, reizi nedēļā. Tad es aizgāju atpakaļ pie projektiem.